piens, maize, medus. Un nu jau tradicionāli man prieks jūs sveikt šajos svētkos. Piena, maizes un medus svētkos Jelgavā jau 12. reizi. Ho! Apsveic jūs visus! Amatu vidusskola kopā ar savu profesoru Guntu. Un tāda ir palīdzējusi strādāt arī Bruno Šaparona kundze. Audzēkņi, kā parasti. Un kopā viņi ir uztaisījuši šo kuģi no maizes. Šeit ir 100 kg maizes. Tātad tas ir kaut kas, kas ir prasījis 2 dienu darbu. Un viņi ir ļoti priecīgi piedalīties šajā projektā un šajos svētkos. Tātad bērns uzraksta vēlējumu, saņem sagatavu un izveido savu kuģīti. Pulksten 11. ierodās atpakaļ, saņem savu kuģīti, bet varbūt jūsu kuģītis arī ir vinnējis kādu balvu vēl papildus. Tātad laipni lūgti visi šajos svētkos. Liepmedus šogad tā īpaši nebija, jo vasara ir diezgan lietaina. Bet tā, viekšmedus šogad būs ļoti daudz, labi ievākts. Ir gan pavasara kārkli, pļavas pienenes, gan ir pēc tam vasaras ziedu medus, vairāk no pļavām, tad arī meža virsis vēl esam ganībās izveduši, bet vēl neesam braukuši pat paskatīties, kas tur notiek. No pavasara, no ziemas jūras. Tas 15. bija no tās. Jā, tā noskaidrot. Ļoti первый понравился. Как мне очень хороший. Номер телефона? Nu, možna zeika возьми. 15. Mēs nezinām, kas tas ir pamēda, bet ļoti garšīgs. Garšīgs sauc kā maizi. Rupmaizīte. Latviešu cilvēki jau ēd rupmaizi. Un mēs piedāvājam nogaršot dažādas maizes no dažādiem maizu cepējiem, nobalsot par viņiem, un tad beigās 3 labākie tiks pie Dobeles dzirnavnieka dāvanām 100 kg, laikam 300 un 500 kg miltiem. Maizes ir dažādākas, baltas, saltskābās un melnās. Ir saltskābās ar graudiem, baltās ar graudiem, ar augļiem, speciālās maizes priekš sendvičiem. Tāds piegaršins, skābīgs, saldīgs, tāds patīk. Tāds piegaršs ļoti patīkam pirmajam bija. Un ļoti priecājamies par to, ka šajā brīdī mēs atkal varam pār par 100 piemiņas karotītes dot mūsu jaunajiem pilsētas iedzīvotājiem. Un gribas gan jūs sveikt ar to, ka jūsu ģimenes ir palikušas bagātākas. Un man liekas, ka jaunais ģimenes cilvēciņš, tā ir tā lielākā bagātība, kas katram ir dota. Jelgavā ir reģistrēts 1 dvīņu pāris. Tātad mēs aicinām Jevgeniju un Milenu Jupatovas. Kurš? Milēnas arī zina. Sveicams arī īpaši tos aptiekām. Kristers Aleksejevs. Igors Agafonovs. Ernests Auziņš. Un vēl, kā jau jūs redzat, mēs atkal sakam paldies Jelgavas pils aptiekai par mazajām dāvaniņām. Šeit ratiņos guļ mūsu pirmais bērniņš Artūrs Bāguns. Nikita Cvetkovs.
Mēs esam dzimuši 27. jūlijā. Tie ir mūsu pirmie piena un medus svētki. Guļ meitiņa, vārdā Keita Kuķa. Viņa dzimusi manā vārdienā, 24. jūnijā. Kā saka, meita izdomāja uzdāvināt man vārdienu, dāvanu un pieteicās 27. jūnijā, 2004. uzdāvināja man lieliski dāvanu. Viņa ir kārtīgi jelgavniece, jā, jau no pašas dzimšanas. Visus tos labākos mīkļus, ko mēs esam jau no viņas dzimšanas piedzīvojuši, un vēl jau arī ir jau uzkrājušies, kas jāpieraksta ļoti daudz lietas, jau pirmie smaidi parādās, un niķi pirmie stiķi ir, un jau piedzīvojumi ir visā, tā kā rakstuļi parādi.